tagad paturpināsim tieši par iedzīvotāju iesaisti. Par 1. kilometra sodiem mums šodien ir rezultāts Saeimā. Un rezultāts Saeimā ir Briškena priekšlikums, kurš faktiski bija viens un tas pats, tātad 1:1, tas, pret ko jūs balsojāt ministru kabineta mājaslapā. Centīšos palielināt un parādīt. Tātad šodien Saeima balsoja par 1. kilometra sodu. Atceramies, jūsu milzīgais skaits ar jūsu iebildumiem tomēr nostrādāja, bet progresīvie turās pie sava. Briškens ir jāatbalsta. Par 1. kilometra sodu balsoja 10 Saeimas deputāti. Arī jaunās vienotības deputāts Jānis Patmalnieks ievaldījās šajā te bariņā pa vidiņu. Bet jā, tātad 9 progresīvo deputāti balsoja par un, protams, arī, kā minēju, jaunās vienotības deputāts. 72 deputāti balsoja pret. Nebija skaidrs, kā rīkoties Zandai Kalniņai un Aleksandram Kiršteinam. Atturējās. Tas nozīmē, ka ne jā, ne nē. Un nepiedalījās balsošanā 3 deputāti. Butāns, Gendele un Matisoni no dažādām frakcijām. Jāņa Patmalnieka attieksmi laikam arī varētu saprast, jā. Viņš bija viens no tiem, kur visvairāk laikam Kariņa lidojuma sakarā aizskāra. Tā kā tur varbūt pat aizvainojums.